Kas notiks ar mūsu apaļo kiosku? Mūsu pilsētā ir daudz tādu vietu, kas ir absolūti piederīgas Ventspilī. Proti, tādas neatrast nekur citur. Viena no tām ir senais siena tirgus laukums. Tātad faktiskais pilsētas centrs, kura arhitektoniskā dominante ir visiem zināmais apaļais kiosks, kurš patiesību sakot, apaļš nekad nav bijis. Tas ir vienīgais objekts, kas šeit saglabājies no kādreizējās apbūves. Viss pārējais ir nopostīts vai nojaukts. Taču kiosks laimīgā kārtā saglabājies, un līdz pat pēdējam laikam tajā varēja pirkt laikrakstus, žurnālus, iegādāties dažas sīkpreces un pat dabūt karstu kafiju. Iespējams, daudzi ventspilnieki nezina, ka laikrakstu kiosks šajā vietā stāv jau vairāk nekā 100 gadu. Nav īsti skaidrs, vai tagadējā kioska priekštecis celts vēl pirms Pirmā pasaules kara, taču zināms, ka pagājušā gadsimta 20. gadu sākumā tas darbojās pilnā sparā. Tas gan lielā mērā atšķīrās no tagadējā. Ēciņi 4 stūriem, 2 slīpju jumtu, turklāt atradās tuvāk laukuma vidum, tieši pretī platajai ielai. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā kiosks piederēja Ventspils pašvaldībai, un tā īres tiesības katru gadu izsolīja no jauna. Ilgus gadus tajā saimniekoja vietējā uzņēmēja Otīlija Eglītis, un līdz pat Otrā pasaules kara sākumam to dēvēja par Eglīša kiosku. Taču 1934. gadā iecienītā preses pārdošanas vieta mainīja gan atrašanās vietu, gan izskatu. Tā laika pašvaldība nolēma uzbūvēt jaunu kiosku, un tā oriģinālā projekta autors bija ventspilnieks K. Fritsons. 8-stūrainās celtnes būve izmaksāja 2300 latu, un to uzcēla rekordātrumā. 1934. gadā valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, Eglīša kundze jau apkalpoja pircējus jaunajā kioskā. Projektā bija paredzēts arī 2-pakāpju reklāmas tornis uz kioska jumta. Turklāt nevis vienkāršs, bet izgaismots no iekšpuses. Pirmā gaismas reklāma Ventspilī iedegās 1935. gada sākumā. Blakus kioskam jau 20. gados atradās pilsētas galvenā vieglo ormaņu stāvvieta, bet kad 30. gados Ventspilī parādījās pirmie taksometri, arī tie par savu bāzi izvēlējās siena tirgus laukumu, blakus glītajam kioskam. Turpat piestāja arī starppilsētu autobusi. 1937. gadā blakus apaļajam kioskam uzstādīja modernu stiklotu tālruņa automāta kabīni. Kiosks nepārstāja darboties arī Otrā pasaules kara laikā un turpināja savu darba mūžu visus padomju varas gadus. Veiksmīgi sagaidīja arī jaunākos laikus. Pierasts, stabils, iecienīts un iemīļots. Un pēkšņi tas kļuvis tukšs un pamests, jo ilggadīgais nomnieks, Narvesen Latvija, Ventspilī slēdzis vairākas tirdzniecības vietas, toskait arī zināmo kiosku. Kas notiks ar šo jauko namiņu, kam pēc 8 gadiem būtu jāsvin 100 gadu jubileja? Vai tiešām mūsu apaļo caurcaurēm Ventspilī piederīgo kiosku piemeklēs tikpat drūms liktenis kā neskaitāmas citas vēsturiekās ēkas, no kurām daudz vairs nav, bet citas pārvērtušās par graustiem?